piešķīra vēl vesels posms, bet mums jau šitāk pirms stādījumiem viņš ir pasaules čempions. Toreiz, es atvainoju, to viens zvanu, viss ciems, Žēņa tam un tā līdzīgi, ko es nevarētu pateikt, kā beidzās spēles. Jūs jau uzvarēja ar rezultātu. Ko jūs gribat, ka es jau atceros zaudēt spēles rezultātu? Kāds komentārs jābūt? Skatītāji, zināju, ka mēs esam čempioni pirms stādījumiem. Daudz stāstu un arī jums varētu runāt, bet, diemžēl, kā jau mēs arī minējām, tiešām šajos laikos ir limitētas mums šīs iespējas, tāpēc atnācāt šovakar atgādināt arī to, ka Latvijas pirmajā kanālā ir arī sacensības, tās gan ir dziesmu sacensības, Eirovīzijas dziesmu konkurss turpinās, un, protams, galvenie sportiskie notikumi jau rīt olimpiādē, kuram īpašas par mūsu abiem Oskariem, un, protams, par abām bobsleja ekipām. Jā, tieši tā, tātad 3 medaļu komplekti, pēdējie medaļu komplekti tiks sadalīti Sočos, jau pieminētajā bobslejā 50 km mazs starta distances slēgošanas un, protams, hokejs vēl ir fināls Zviedrija Kanāda. Un tāpat redzēsiet arī Eiropas čempionātu futbolā 2016. gada atlases turnīra grupu izlozi un, protams, noslēgums. Tāpēc koncerts un būs arī īpašas sporta studijas pirms 4. brauciena bobsleja un pēc 4. brauciena Mārs Koikāns mūsu studijā runāsim parunāt bobsleja programmu. Jā, un pirms noslēguma ceremonijas arī īpaša studija, tātad 5:30, un mūsu studijā būs arī īpaši viesi. Ivars Bulsuls un Linda Līta, kas arī viesojās Sočos, un arī slavenais daktars Jānis Kvēps, un arī Inārs Fogals no Latvijas Olimpiskās komitejas. Tad ar visiem šiem viesiem runāsim par to, savilksim tādus galvenos akcentus par Soču olimpiskajām spēlēm un mūsu sportistu sniegumu. Un cerams, varēsim runāt arī par vakar. Paldies jums, liels atnācis tās žāti tā laika, kas man. Mēs vēl noteikti parunāsim. Paldies! Jā, paldies! Un mēs jums strādāt. Tas vienkārši ir ārkārtīgi sarežģīti, un tāpēc tas ir dažās vietās tiešām ļoti jāsapremzējās, lai tiktu iekšā pareizā trajektorijā. Maikls Jāniks tūlēt būs finišā un ceturtais zaudēja. Ļoti daudz, vairāk nekā sekundi Adamam Zampam. Adams tiešām ir paveicis vēl vienu brīnumu. Kombinācijā viņam tas izdevās, un izskatās, ka Slalom 2. braucienā arī viņš ir ļoti ātri veicis šo ļoti sarežģīto trasi, kā mēs viņu iesaucām Horvātu muģeklis, Ante Kosteličs. Tik šķērsām, kad, lai viņā normāli ierakstītos, lai normāli izbraukt šo trasi, sanāk ļoti sabremzēties. Ante Kosteličs ir salicis šo trases schēmu. Nu, savam tēvam. Nu, paskatīsimies, ko viņš īsti parādīs. Kā viņa dēls tiks galā ar tēva lolojumu. Ļoti laicīgi brauc. Jā, nu. Tā normāla ritmi. Viņam dažas pasaules etapas sanāca no šitās pašas vietas. Diemžēl. Pirmajā trīniekā mēs nešvarējām.